Krasmalā kliedz, kad blondīnes runā. Kā jūs šodien jūtaties? Nu, ļoti labi. Vienīgais laiks varētu būt bišķiņ labāks, bet īstenībā mums ir ļoti labi. Mēs Merlins jūtamies baigi labi. Kuru uzvarēs? Uzvarēs pati labākā. Kur ir pat labākā? Te ir tik daudz, tik skaidrs. Ietīs žūrija, šobrīd grūti pateikt, kura būs labākā. Piemēram, ko jūs darīsiet pret pretiniecēm, lai, piemēram, kaut ko viņām varbūt izdarītu? Nē, mēs esam visi draudzīgas. Blondīna ar blondīnu draudzējās. Kāpēc jūs piedalāties Merlins konkursā? Man liekas, tas ir ļoti interesanti. Man šī diena bijis ļoti aizraujoša pagaidām un ceru, ka arī tā turpināsies. Es domāju, ka nākošais darbos jāpiedalās. Tāda interesanti. Kā ar jums? Es piedalījos pagājušajā gadā. Es pagājušajā gadā vienamo vietu dabūju, tāpēc šogad man ļoti interesanti divkāršīga. Tas tad ir jāizstāv tituls? Jā, es tā noteikti tituls. Tāpēc es gribu noteikti paskatīties šī gada Merlinas, kura būs labākā. Un beigās arī apsveikšu to. Sakiet, cik ilgi jūs šodien gatavojāties pie spoguļa? Nu, kopš 8 no rīta smaukšķāri sākās ar rūtīšanu, krāsošanu, sākās no 1. Tā es tagad esmu gatava. Tagad ir pulkstenis 6, mīļie, tātad 8. Nav viegli, jā, nav viegli. Blondīnai nav būt viegli. Un kā ir jums, sakos, jūs šodien cēlāties un sākāt aizsākt? Es šodien vēl cēlos, man diezgan ātri paveica. Bija vētraina nakts. Jā, vētraina. Diena vēl trakāka. Paldies, lai jums veicās. Paldies. Tāds skaistums, baloni lido. Kā jūs jūtaties šodien? Super. Tāda uzmanība. Kad vēl? Vai tad tāda uzmanība reizi gadā, ko tad ar pārējā gadā džeki, piemēram? Nu, tik liela uzmanība katrā ziņā nav. Jā, tiešām noslēpušies ļoti, jā, tā, nu. Bet krāsās aktivizēties. Viss noslēpums. Tad cit, kur jūs tādas parūkas Rīgā, viņas var kaut kur... Kas, tie ir dabīgie, jā? Jā, nu. Cik daudz balināti? Mēs ļoti gatavojāmies šim procesam, jā. Balinājām, krāsojām, visu darījām. Ziniet, visu nakti negulējām. Nu, protams, taču labi jāizskatās šodien. Tagad atzīstieties, dažādi runā par šo pasākumu Latvijā, viņš ir vajadzīgs. Protams, loģiski. Pozitīvām emocijām noteikti. Kā ir? Jo vairāk pasākumu, jo labāk. Vairāk pozitīvas emocijas, jā. Cilvēks no viss negatīvā atbrīvo. Ko mēs tiešām atbrīvojamies šodien no visu negatīvā. Paldies jums!